stabilitāte saistīta ar šo. Jā. Tā kā es šeit nodemonstrēju matricu, šī te matrica, nu, laika kalendārs, ko es redzu. Novācam tās bildes? Jā, kaut kāda, redziet, kas par vienu tādu lietu. Pirmkārt, matrica. Mēs dzīvojam pēc Grigorija kalendāra, mēs dzīvojam. Kur tanī Grigorija kalendārā, teiksim, ir tā tur pirmdienas datumi kaut kāda, kam ar laika ritmu vispār nekāda sakara nav. Laika ritms ir tā kā pasaules sirdspuksti. Mēs atrodamies pasaulē. Pasaule ir Dievs, un mēs viņu atrodamies tā kā bērni mātes organismā. Un mēs esam saistīti ar mātes sirdspukstiem, ar visiem procesiem, kas notiek. Un teiksim tā, kad mēs dzīvojam laika enerģijā, un šī laika enerģija veido viļņus, veido ritmus, nu, savstarpējus. Un tas ritms ir vienkāršs. 20 filmiņa skadri un 13 vibrāciju vilnis. Sāksim varbūt ar to pamatu, kā šis kalendārs saucas un ar kādas ir tās būtiskākās atšķirības no Gregoriāņu kalendāra. Būtiskākās atšķirības ir, šis kalendārs, var teikt, sakrālais kalendārs. Maijiem viņš saucās Colkin, kas tulkojumā nozīmē dienu skaits. Senajiem āriešiem un senājā veidu civilizācijā, slāvu veidās, viņš saucās Krugaļotčisla Boga. Un latviešu tradīcijā viņš ir vienkārši, nu, teiksim tā, laika dzīpari, kā saka, laika dzīpari, dieviņa laika dzīpari. Kas atšķirās no Gregoriāņu kalendāra? Tas, ka Gregoriāņu kalendārs ir nosacīta, kā saka, pieņemta uzskaitas sistēma laika. Jā, šis ir kalendārs. Kalendārs, kas izpilda savas funkcijas kā kalendāra. Viņš parāda katras dienas fonu, katras dienas nozīmi. Un šis te ritms ik pēc 260 dienām atkārtojās. 20 reiz 13 ir 260. Un visu laiku iet 260, 260. Katra diena 260 veidojas tāda attiecība, kad vibrācijas un dienas fona, jeb tonāla savstarpējā attiecība veido to dienas enerģētiku. Cilvēks tanī dienā piedzimstot, viņš no tās dienas enerģētikas pieņem, teiksim tā, kad, ja cilvēks ir, ja mēs varam salīdzināt mūs ar bateriju, nu, mums ir enerģētika, tad ienākot kaut kādā dienā, mums ir tieši, tā enerģētika ir iepildīta mūsu apziņas baterijā, caur tās enerģētikas prizmu mēs uztveram visu, kas ap mums notiek. Un dienas tā arī iet, mainās. Teiksim tā, katra rītdiena ir jauna diena, un pēc 260 dienām atkal viss atkārtojās par jaunu. Tas ir ritms, kurā mēs dzīvojam, tāds spirāles ritms. Un atšķirība galvenā ir tā, ka tolteķi šīs te zināšanas izmanto, lai harmonizētos ar vidi. Nu, tas ir apmēram tā, ka priekš mums dzīve ir upe, un mēs zinot upē, kā saka, šīs koordinātas, mēs neairējam muļķīgi pa labi, pa kreisi. Mēs zinām, kur straume mūs iznesīs. Dažreiz vajag airi, kā saka, pagriezt, lai akmenim neuzbrauktu, bet piepūlieties nevajag. Jo nekas, kas notiek dienā, nevar iziet ārpus no straumes, no, teiksim tā. Laiks ir straume. Mēs esam laiviņas upē. Un viss, kas ap mums notiek, viņš nevar iziet ārpus tā ūdens laukuma, tā vides laukuma, kurā vietā mēs laika straumē atrodamies. Laika straume mūs nes, viņai ir savs ritms. Praktiski tas arī ir kalendārs. Tas, ko mēs saucam par kalendāru, ir vienkārši sociāli pieņemta dienu uzskaite. Kalendārs ir kā mēs viņu, kā saka, izmantojam, kā mēs izmantojam šo dzīvē, šo te. Agrāk bija uz burtnīcām otrā pusē reizrēķins. Mūsu dzīve ir burtnīciņa, kad cilvēks nonāk līdz šim. Viņš var sākt savā dzīvē kā burtnīciņā rakstīt sakarīgas lietas, savu dzīves stāstu. Bet kalendārs ir, teiksim tā, kad reizrēķins burtnīciņai, kurā viņš apskatās, nu, ik pa brīžiem, lai
teiksim tā, cik ir 2x2 vai 5x5, nu viņš apskatās. Es paskatos dienu lūk šāda, un es apmēram, kā saka, zinu, ko no tās dienas var sagaidīt. Dienā kaut kādi notikumi notiek, es zinu rezultāti, kādi tam notikumam būs un kādas bija saknes tam notikumam. Jo laika straumi viņi atklāja visu. Tā ir tāda miedarbība kā sinhronisms ar visumu. Sinhronisms ar visumu. Nu, nestaigā mani skolnieki ar kalendāru padusē, un es pats nestaigāju. Tas ir kā kompass. Nu, pamēģini saprast, ka tu ej uz mežu, nu, tu lieto kompasu tikmēr, ka tu ieej mežā. Pēc tam, ka jau cilvēks šā ritmikai pieslēdzās, tu jau automātiski reģistrē. To jau nevajag tur kompasā skatīties. Protams, man cilvēkus vajag paskatīties, kādi dzimuši, lai zinātu, kā viņi savstarpēji miedarbojas, vai kāda enerģētika, vai kā iet pa dzīvi. Dienu es izjūtu pēc kalendāra, un es mācu skolniekiem saviem to pašu. Vienkārši izjust. Tas ir, nu, teiksim tā, tu kā mēraparāts reģistrē to vibrāciju, un tev ir atbildes uz jautājumiem, un dienā tu ej, un tev ir jautājumi, kas rodās, tev automātiski viņiem ir atbildes. Tas ir, varētu teikt tā, ka tas ir sinhrons ar visumu. Priekš tam kalendārs viņš arī tika izveidots, un viņš tika šīs zināšanas saglabātas no senlaikiem. Māji viņu neizgudroja, viņi viņu saglabāja. Tas neviens nezina, no kuriem laikiem šīs zināšanas gāja, bet viņas nonāca līdz mūsdienām caur māju civilizāciju. Viņi saglabāja šīs laika līniju atskaites punktus. Gregoriāņu kalendārā ir mēneši, jau katrs ar savu nosaukumu, ir nedēļas dienām nosaukumi, un kas ir šajā kalendārā? Šī kalendārā ir tie paši nosaukumi, kas ataino dienas būtību. Teiksim, ir tāda lieta, ka šodien ir diena niedre. Diena, kas saistīta ar austrumu enerģiju, nu, kas ir augšanas enerģija, šis tonāls. Un viss, kas notiek, kā saka, visi procesi, kas šī dienā notiek, viņi veido asnus, veido augšanu. Saknes, nu, šiem te procesiem ir, saknes šiem te procesiem, kā saka, nosaka vilnis, kurā mēs atrodamies. Vilnis ir tāds, kad saka tā, galvaskausa vilnis. Varētu pat teikt tā, ka šīs te, lai dienām būtu kaut kāds mērķis, jūs pēc tam izgriezīsiet, lai dienām būtu kaut kāds mērķis, lai nebūtu tā 20, 20, 20, nu, viss vienāds un visu laiku pēc kārtas. Viņas grupējās viļņos, 13 vibrāciju viļņos. Un kopā tas veido 20 tādus viļņus. Katram vilnim ir sava jēga nozīme. Tas ir apmēram tā, kā stāv milzīga ierinda, nu, ierinda kareivi, ierindā. Austrumu kareivis, ziemeļu, rietumu, dienvidu, austrumu, ziemeļu, rietumu, dienvidu. Un iet ģenerālis, un viņš no tās ierindas paņem 13, izgriež ārā, un viņi automātiski kļūst par sapieru bataljonu. Nākošos 13 izdala, viņi kļūst par pavāriem, nākošos 13 izdala, viņi kļūst par izlūkiem, nākošos 13, viņi automātiski visi kļūst par tankistiem, viņi iegūst tādu kopēju, nu, nozīmi. Varētu teikt, tas 13 enerģētikas vilnis, viņš darbojās visur, un apvieno 13 dienas tādā vienā enerģētikas plūsmā. Šī enerģētikas plūsma sākās un pāriet tā. Un atkal nākamā, un atkal pāriet. Un tā nepārtraukti. Un šī enerģētikas plūsma 8. diena ir, vispār ir 13. Tātad praktiski 7. aiz muguras. Es zinu, ka visi procesi, kas notiks turpmākajās 6 dienās, viņi jau ir izlemti. Tās ir, nu, sekas, tas ir rezultāts. Varēja mainīt pirmajās 7 dienās. Pēc 7. dienas mainīt vairāk neko nevar, iet jau likumsakarīgi. Nu, viļņa izskaņa, likumsakarīgi procesi iet. Šī te viļņa jēga praktiski ir tāda, kad nostiprina akmeņs paliek cietāks, un varētu pat teikt tā, ka šī te viļņa jēga ir tā pati viļņa jēga, kas sievietes organismā, kad bērns attīstās, šī te laikā, tieši šīs 13 dienās, grūtniecība ir saistīta ar šo laiku, nostiprinās galvaskausas bērnam. Tas ir grūtniecības, kuras sanāks diena, grūtniecības laika 52 plus 15
57, grūtniecības laika 60. līdz 73. diena nostiprinās galvas kausa, caukinā. Un praktiski notikumiem, kas visiem iet, ir arī, kā lai to pasaka, kā saka, principi tādi, kad viss, kas ir izveidots, viņš nostiprinās, viņš iegūst, kā saka, formu, viņš sacietē. Un viss, kas šī laikā, tagad, kā saka, notiek, ir diena, kad labi, es drusciņi aizgāju no tā. Mēs sakam, kā mēs zinām. Redzi, priekš katra jau šis te vilnis nozīmē, tāpēc jau tās zināšanas viņas nav tik vienkāršas un man jānodod cilvēkiem. Priekš katras lasa šo nedēļu tā, kāda enerģija ir uz viņa vibrāciju. Piemēram, tev šī te vilnī trāpa dienvidu, enerģija. Tātad, tu it kā šīs 13 dienas no piekdienas pagājušās, it kā pa straumi, samērā, kā saka, viegli viss iet. Un straumi nes, tev nav īpaši jānopūlās un iet pa mazākās pretestības ceļu. Tiem, kuriem ir, teiksim, šī te nedēļa priekš katra, kā lai man labāk paskaidrot, varbūt, kā saka, to izmest. Pateikšu varbūt tā, ka ir vienas lietas, kas dzimušas pirms lietas, kas radušās ātrāk nekā radusies valoda, viņas nav tik viegli paskaidrot. Cilvēkam ir 20 pirksti, ir 20 enerģijas tipi, 4 rokas, kājas. Teiksim, viss, kas notiek, kā saka, visumā, balstās uz ko? Uz augšanu. To dēvēja par austrumu enerģiju. Uz viņa balstās asinsrite, dusmas cilvēka organismā, pozitīva agresija, slieksme uzvarēt. Šodien ir diena, kad šāda enerģija valda. Uz ziemeļiem. Otrais ir viena tāda lieta. No sākuma ir austrumi, pretī rietumi. Rietumi ir vēršanās plašumā, emocionāla aptveršana. Rietumi ir enerģija, kas izglezno pasauli. Cilvēka jūtas izglezno. Mākslinieks ar šo enerģiju gleznas veido, dzejnieks dzeju, Einsteins teorēmu raksta. Rietumi izskaicina, izglezno, iet plašumā. Rietumi enerģija ir tā, par kuru stāstīts filmā Secret noslēpums. Tur rakstīts, ko tu iedomājies, vizualizē, tas piepildās. Tā ir taisnība priekš 25% cilvēku. Tie, kas ir dzimuši rietumi enerģijas dienā. Priekš pārējiem 75% šī schēma nestrādā, priekš viņiem strādā. Tātad austrumi, kā saka, augšanas procesi, rietumi ievišanās procesi. Ziemeļi darbības procesi, struktūra nocietinās, darbojās, biljarda bumba. Ziemeļu enerģija kā izpaužās? Ledu lauž zvejnieks, ziemeļu enerģija. Un redziet, es vienkārši, kā saka, parādīšu atšķirības ziemeļu dienvidu enerģiju, ziemeļu enerģiju. Un tā ir ziemeļu enerģija. Sitiens un pakastās. A dienvidu enerģija, viņa ir maigāka. Tā drusciņi pagrūja. Saprotiet, tā spiediens. Sēne aug, dienvidu enerģija. Izlauž. Ledu dauza ziemeļu enerģija. Ziemeļu enerģijas cilvēks iet pa dzīvi kā zilonis trauku veikalā, grūsta pa labi, pa kreisi, bet ja viņš grūsta meistarīgi, visas lietas nonāk lūzās. Dienvidu tipa cilvēks iet pa mazākās pretestības ceļu pa dzīvi, kā ūdens izliet smiltīs. Tur, kur iedobīta, upe plūst. Viņa plūst tādā vietā, kur visvieglākais ceļš pretestības. Tā arī dienā notiek. Austrumu enerģijas dienā, lai tev būtu labi, tev jāzina, ko tu gribi. Rietumu enerģijas dienā, ja tev būtu labi, tev jājūt. Jājūt adekvāti, jūtās, jāieslēdzās, jāsajūt. Intuīcija, emocijas. Ziemeļu enerģijas dienā tev jāpārvar bailes, jo notiek rīcība enerģētiskajā laukā. Un ja tu baidies sasisties, tad tu neko nepaveiksi. Kā biljarda bumbas bīdās. Dienvidu enerģijas dienā. Tev ir vienkārši jābūt veselam. Ko nozīmē šie soļi? Austrumi saka, gribu, ziemeļi daru, rietumi iejūtos tanī, ko daru, dienvidi saņemu rezultātu un tā tālāk. Gribu, daru, iejūtos, saņemu rezultātu. Kā armijā, 3 soļi un pieliek kāju, iziet no ierindas. Dienvidu rezultāts. Ko dienvidu diena nozīmē? Vakar bija